16. gada valsts eksāmenis matemātikā, vispārīgais līmenis, otrā daļa atrisina vienādojumu 2 logaritmi pie bāžas 4 no x kvadrātā mīnus 3 logaritmus pie bāžas 4 no x plus 1 vienāds ar 0. Nu, tad ievietosim xus, ne, tā mēs nedarīsim. Pārrakstīsim uzdevumu 2 logaritmi kvadrātā pie bāžas 4 no x mīnus 3 logaritmi pie bāžas 4 no x plus 1 vienāds ar 0. Pirmais, ko mēs pateiksim, ka zemgo logaritmu izteiksmes, šobrīd mums tas viens pats x, ir jābūt lielākam par 0, un tas mums būs, teiksim tā, saīsināsim definīcijas apgabals. Un pamanīsim, ka mums ir logaritms pie bāžas 4, logaritms pie bāžas 4. Mēs varētu apzīmēt logaritmu pie bāzes 4 no x ar kaut kādu burtiņu, pieņemsim kā ar t. Un jāievēro, ka logaritms pie bāzes 4 no x, tas ir tāds skaists pieraksts, kas nozīmē logaritms pie bāžas 4 no x, ka viss ir celts kvadrātā. Šis te divnieciņš ir ērtā vietā nolikts, matemātiķi ir vienojušies, un viss ir celts kvadrātā. Tāpēc mēs tagad varam uzrakstīt kvadrātu vienādojumu 2t kvadrātā mīnus 3t plus 1 vienāds ar 0. Nu, nekas cits neatliks, kā rēķināt diskriminantu. Diskriminants ir b kvadrātā mīnus 4ac 4 reiz 2 reiz 1. Tas ir 9 mīnus 8, diskriminants ir 1. Ļoti patīkams skaitlis, no kur ērti būs vilkt kvadrātsakni. Un tad mūsu vienādojuma saknes pirmā un otrā, t pirmā un t otrā būs mīnus b, tas ir mīnus 3 vietā būs 3, pieskaitīt vai atņemt sakni no diskriminanta no 1, dalīts ar 2a. A ir koeficients pie nezināmā mainīgā kvadrāta. Un ja mēs tagad rēķinam abas saknes, tad viena sakne ir 3 plus 1 ir 4 dalīts ar 4 ir 1, otra sakne 3 mīnus 1 ir 2 dalīts ar 4. Un tas ir vienāds ar 1 pusi. Un tagad vajadzētu izrēķināt abas šīs vērtības vienu pēc otras, ielikt mūsu apzīmējumā iekšā. Logaritms pie bāzes 4 no x ir vienāds ar 1. Tas nozīmē pēc logaritma definīcijas 4 celts pirmajā pakāpē ir x un x ir 4. Otra sakne, kas mums bija uzradusies, t burtiņš ir 1 puse. Un 4 pakāpē 1 puse ir x. Pakāpe 1 puse īstenībā ir sakne no 4 ir x. Un x ir 2, un gribētos rakstīt x ir mīnus 2, bet nē, skatāmies uz definīcijas apgabalu, vajadzēja x-am bija jābūt lielākam par 0. Tad mēs esam ieguvuši divus atrisinājumus šim vienādojumam. X ir 4 un x ir 2. Un x mīnus 2 nedara, jo nepiedara definīcijas apgabalam.